Trīs tēli padomi. Kāds tēvs mirdams dod savam dēlam 3 padomus. Neej bieži ciemā, citādi tevi iesāks nicināt. Nemīj tirgū zirgus, citādi paliksi kājām. Nepreci tālu sievu, citādi apņemsi nelabu. Dēls pabužina savu galvu un nolem tos vārdus turēt cieņām. Pēc tēva nāves tas domā, nu jārauga tēva padomus pārbaudīt. Labi, aiziet ciemā. Pirmo reizi šo uzņem ar plāceņiem. Otro reizi arī nekas nekaiš. Trešo reizi jau augstāki. Ceturto reizi tā bija kā bija. Piekto reizi nebija ēdis, nenēdis, un sesto reizi tam pasniedza pelavainu maizi ar skāvu putru. Vienu riecienu tas iekož, kā varēdams, turpretim otru pārnes mājā un paglabā klētī savā tīniņā. Gulēt iedams dēls saka pats pie sevis. Pirmais tēva padoms pareizs, bet nu raudzīšu otru pārbaudīt. Labi, nu brauc uz tirgiem, nu maina zirgus, bet kas tur atlieca? Beidzot iemainīju tādu krabiņu, kas palika uz ceļa un atstāja kājām. Dēls novelk krabiņam ādu un paglabā savā tīniņā. Gulēt iedams tas saka pats pie sevis. 2 tēva padomi pareizi, bet nu raudzīšu trešo pārbaudīt. Labi, nākošo svētdienu tam ceļš pa kājām otrā pasaules malā sievu precēt. Meklē, atron arī meitu, kā diegā pakarinātu. Iet, ka ne papēž pie zemes nepieduras. Ko tur vairāk? Lai tik brauc nākošo svētdienu vietu raugās. Tomēr vakarā uz mājām iedams dēls domā, 2 tēvu padomu man jau kabatā, trešo, kamēr kabatā bāžu, aplūkošu labi. Svētdiena paliek svētdiena, ko tur laba nolūkot, bet darba dienā tā pavisam cita lieta. Ko niekus, iešu atpakaļ, ielīdīšu klusi piedarbā pārgulēt, un tad noskatīšos rītu. Kāda mana mūža biedrene pie darba. No rīta veciem mudīgi uz lauku pie rudziem, bet šīs neredz nekur. Nu tu brīnumi, pusdienu klāt, nekur nemana. Jāiet istabā raudzīt. Ieiet istabā, vakarējais priekšos guļ plāna vidū, kā iesālīts, un pate krāc aizkrastnē, lai sienas brīkst. Tēva dēls paķer priekšautu un projām uz mājām. Priekšautu tas ieliek tīniņā, un tad mierīgi gaida nākošo svētdienu. Atnāk svētdiena, vietraugi klāt, izskatās vienu kaktu, otru kaktu, brīnum labi. Ieiet klētī, ierauga tēva padomu tīniņu. Kas tur? To nevarēšu rādīt, tur dārgas lietas. Lai jau rādot, lai neliedzot. Nu jā, attaisa tīniņu. Kas tas? Kur puisīt mans priekšauts te gadījās? Jā, meitiņa, bija šis tīniņš, mana tēva padomu tīniņš. Kamēr citi ļaudis guļ, tamēr tīniņš priekš manis savāc derīgus padomus, un 3 padomi manā tīniņā jau savākti. Šis riecientiņš, šī āda un tavs priekšauts. Pirmais māca, neej bieži ciemā, citādi tevi iesāks nicināt. Otrais māca, nemīj tirgu zirgus, citādi paliksi kājām. Trešais, tavs priekšauts māca, nepreci tālu sievu, citādi apņemsi nelabu. Meita nokaunējās un aizbrauc.